19. februārī Ānes karjerā notika pirmās Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu zemledus makšķerēšanas sacensības. Tās organizēja Meža fakultātes mežu inženieru 3. kursa studenti, sadarbojoties ar LLU mācību spēkiem un studentu biedrību Šalkona. Kā atzīst organizatori, laika apstākļi nebija paši labākie priekš copes, bet atsaucība no dalībnieku puses to visu kompensēja, jo tā bija negaidīti liela. Kopumā piedalījās 10 komandas, kuru sastāvā bija vairāku LLU fakultāšu studenti, kā arī makšķerēšanas entuziasti, kuriem nav tieši sakara ar universitāti. Vairāk par sacensībām pastāstīs paši dalībnieki. Šodien laiks ir ļoti patīkams, silts. Copa varēja būt labāka, bet galvenais jau, ka ir tādas sacensības, jo sacensības mums vēl tādas nav bijušas fakultātē. Bet tā viss man baigi patīk, es esmu apmierināts ar to. No rīta bija izteiktāk labāka copa nekā tagad. Tagad tā kā bišķi pārstājas. Sacensības kā tādas vispār ideāli. Prieks par tādiem cilvēkiem, kas to spēj noorganizēt. Copa šodien tiešām laba, un laiciņš arī tāds neko. Rekord, tas mans loms šodien. Par uzvarētāju komandu vērtējumā kļuva Meža zinātnes 3. un 4. kursa studentu apvienotā komanda Klijāni, Ingvars Jēkabsons, Andris Trimicāns un Kārlis Krastīņš, kuri kopā spēja noķert 3,7 kg zivju. Ingvars kļuva par uzvarētāju arī individuālajā ieskaitē, tādējādi nopelnot LLU čempiona titulu. Otro vietu izcīnīja Andris Trimicāns, bet goda pjedestālu individuālajā ieskaitē noslēdza Juris Kalniņš. Sacensību lielākā zivs šoreiz uzķērās uz Armanda Dzermaļa āķa. Pēc pēcbalvas par mazāko lomu saņēma Zanda Rezgale un Jānis Zālītis. Un nobeigumā organizatori vēlas pateikties visiem, kas palīdzēja šo makšķerēšanas svētku tapšanā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka tik kuplā skaitā studenti piedalās šajās sacensībās. Un vēlamies arī pateikties mūsu visiem atbalstītājiem, tas ir LLU mācību spēkiem, kā arī studentu biedrība Šalkone. Un ceram uz tālāko sadarbību.